Avilo kastīte jau deg zaļā krāsā, tas nozīmē, ka visi dati ir ievākti, te mums auto vairāk neuzrādās. Viņš jau piedāvā veikt nākamo testu, jo dati ir aizsūtīti uz Avilo serveri, tiek veikta patreiz dotajā brīdī salīdzināšana, kas iet caur vairākiem algoritmiem, kas ir trenēti uz doto konkrēto uzdevumu vairāku gadu garumā. Tātad, un tas tiek salīdzināts ar vairākiem tūkstošiem veiktu līdzīgu testu. Mums atliek tikai gaidīt no Avilo oficiālu atzinumu ar certifikātu par baterijas veselības stāvokli. Kā mēs redzam, šeit mums ir atsūtījis jau Avilo e-pastu, pagāja burtiski pāris minūtes. Šasīs numurs, mašīna, baterijas kapacitāte. Braucam uz leju un atveram atsūtīto certifikātu. Kā redzam, mums tagad rāda 94,3%. Tas nozīmē, ka no jaunas baterijas, kurai būtu jābūt 100%, mums ir palikuši 94,3%. Tad degradācija mums ir 5,7%, kas priekš 22. gada mašīnas ar nobraukumu 184,000 km tiešām ļoti labi. Tas nav tikai viens pliks cipars, ko mums iedod veselu datu ainu, padziļināt par visām šūnām, par šūnu spriegumu starpību. Te mēs redzam arī vājāko šūnu, kurai ir vislielākā sprieguma starpība, tad iezīmēta nedaudz citā krāsā. Un te mēs redzam, ka tie ir 11 mV starpības starp šūnām un baterijas temperatūra ir 15,9 grādi.